Trīnieki, tie, kas ir dzimuši 3., 12., 21. un 30. datumā. Cilvēki, kuri ir patiesībā spoži, vienmēr uzmanības centrā, viņiem arī patīk būt uzmanības centrā un jūtas kā liela mākslinieki, faktiski kā karaļi vairāk, un arī tādā veidā viņi uzvedās kā karaļi. Jo šis te spožums, viņi jūt šo te savu enerģiju, un tāpēc arī patīk būt vienmēr uzmanības centrā, viņi ir arī ļoti labi vadītāji. Pēc būtības viņi ir pozitīvi, optimistiski noskaņoti cilvēki. Un viņi arī mīl bērnus un darboties ar bērniem, bet mīnusā viņu izpausme ir tāda, ka viņi ir pārāk izteikti emocionāli, histēriski, viņi nespēja sevi savaldīt. Un viņi tiecas salīdzināt sevi ar citiem cilvēkiem un neatzīst šīs savas varbūt spējas, nenovērtē sevi, rodas tāds mazvērtības komplekss, viltvāži diezgan bieži izpaužās mīnusā, tad sevi neiet un nerealizē pēc šīs savas pilnās programmas. Un vēl viņiem problēmas ir tādas, ka attiecībās ar māti, tad ģimenē ir pārāk liela cieša saikne, nav notikusi šī atdalīšanās, separācija, un rezultātā tas traucē arī veidot attiecības tālāk. Vīrietis tātad no atkarības ar māti pāriet pēc tam atkarībā ar sievieti. Savukārt sievietēm ir problēma, ka viņas arī nav atrisinājušas savas attiecības ar māti, tātad tas ir mīnusā, ja ir šī problēma, un tas viņām rada arī problēmas vispār dzemdēt bērnus un realizēt tātad sevi kā sievieti.